Šodien grāmatas Baidies un tomēr rīkojies pēdējais apkopojošais video. Ieskatīsimies pavisam īsi psiholoģijas attīstības vēsturē. Ar Renē Dekārtu un psiholoģiskās domas rašanos jau no 17. gadsimta cilvēks ir aptvēris, ka viņš nav tikai ķermenis vien. Cilvēks ir ķermenis un prāts. 19. un 20. gadsimtā Zigmunda Freida atziņas liek domāt, ka mēs neesam tikai ķermenis un prāts, jeb mūsu domas vien. Mūsos ir kaut kas daudz dziļāks un vēl joprojām pārāk maz izpētīts. Un tā ir zemapziņa, kura bieži tiek ilustrēta kā aizbergs. 21. gadsimta cilvēka psiholoģijas pētnieki, tā skaitā arī psiholoģija Sūzana Džefersa, starp visu iepriekš minēto izdala vēl tā saucamo augstāko es. Šim jēdzienam dažādi autori piedēvē visdažādākos nosaukumus, bet būtības skaidrojums visiem ir ļoti līdzīgs. Augstākais es ir saistīts ar katra individa ķermeni, prātu un zemapziņu, kā arī ar ikvisu un ikvienu enerģētiskā līmenī. Tātad jaunākā psiholoģiskā doma cilvēka būtību iedala sekojoši: fiziskais ķermenis, prāts, apziņa, jeb domu pļāpa, zemapziņa un augstākais es, jeb augstākā apziņa. Sūzana Džefersa savā grāmatā Baidies un tomēr rīkojies pavisam vienkāršā grafiskā veidā ir attēlojusi, kā veidojas tava dzīves pieredze un kā tu to vari ietekmēt sev par labu. Tātad, prātam ir dota izvēle starp divu veidu enerģiju. Pirmā izvēle – pļāpa jeb domu karuselis galvā, kurā 90% gadījumu riņķo negatīvas domas. Un uzreiz jāpiebilst, ka tieši to mūsu prāts arī parasti izvēlas. Vai otra izvēle – augstākais es jeb augstākā apziņa, kas ir tīra dzīvības enerģija. Tātad prāts izvēlas informācijas avotu un enerģiju, kuru nosūta zemapziņai. Zemapziņa uzmanīgi uzklausa prātu, jeb apziņu, un izpilda dotās instrukcijas. Ja šīs instrukcijas atkārtojas, tad tās tiek saglabātas ilgtermiņa atmiņā. Tādā veidā veidojas mūsu automātiskie, jeb neapzinātie uzvedības modeļi un domāšanas karuseļi. Zemapziņa no prāta iegūto informāciju nosūta uz iekšu fiziskajam ķermenim un uz āru visuma enerģijas plūsmā. Tādā veidā sekundžu laikā veidojas tava realitāte. Kāda tad ir tava realitāte, kad tavs prāts izvēlas klausīties domu karuseli? Šajā gadījumā tava dzīves pieredze sastāv no bailēm un trauksmes. Pavisam cita realitāte veidojas, kad tu izvēlies ieklausīties savā augstākajā es. Šajā gadījumā tava dzīves pieredze veidojas pārpilnībā un ir brīva no bailēm un trauksmes. Zemapziņa neanalizē, zemapziņa tikai izpilda un dara visu, lai tu izdzīvotu, izmantojot iepriekš apgūtas un pazīstamas izdzīvošanas stratēģijas. Ja tu gadiem ilgi esi klausījies savā domu karuselī, kurš griežas ar tādām domām kā: es neesmu nekam derīgs, man tāpat nekas neizdosies, es neesmu pietiekami labs, gudrs, talantīgs, skaists un tā tālāk. Tad zemapziņa šo informāciju nepārtraukti sūta ne tikai tavam fiziskajam ķermenim, kurš attiecīgi reaģē ar depresiju, slimošanu un padara sevi vāju, bet arī uz āru visumā, kurš savukārt atspoguļo tavu realitāti ārējā pasaulē. Jo līdzīga enerģija pievelk līdzīgu enerģiju. Mūsu domu karuselis ir ļoti skaļš, un aiz šī trokšņa sadzirdēt savu augstāko es nemaz nav tik vienkārši. Tātad vispirms ir jāaptur domu karuselis. Kā to izdarīt? Par to sīkāk nākamajos video. Taču pirmais palīgs, ar ko katrs varētu sākt, ir subliminālu klausīšanās. Jo subliminālu frekvencēs atskaņotie pozitīvie apgalvojumi pašapziņas celšanai, aizvainojuma palaišanai, iekšējam mieram un tam līdzīgi. Paralēli domu karuselim taisnā ceļā nonāk tavā zemapziņā un sāk līdz šim izmantoto domu un uzvedības modeļu transformāciju. Lielākā daļa cilvēku nemaz nepamana savu domu plūsmu galvā un bieži vien nemaz nespēja izskaidrot, piemēram, uzradušos nomākto garastāvokli vai kāda sīkuma izraisītu aizvainojumu un tam līdzīgi. Lai vai kā, domas ir enerģija un domas materializējas. Tāpēc subliminālos atskaņotie pozitīvie apgalvojumi nemanot sāk izmainīt tavu domu plūsmu, kā rezultātā tu sāc mainīt savu dzīvi sev par labu. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā
spied patīk un dalies, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube. Uz tikšanos nākamajā video.